Ogres valsts tehnikuma ēka Aizupēs celta 70. gadu sākumā. Skolas tumšie gaiteņi jau daudzus gadus prasot pārmaiņas. Tāpēc 5. februāris Ogres valsts tehnikuma vēsturē zīmīgs brīdis. Parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi modernai izglītības iestādē. Iestādes attīstībai nozīmīgo dokumentu parakstīja direktori Ilze Brante un CIA Ozola Ibula arhitektu birojas valdes priekšsēdētāja Vija Ozola. Skaidri zinām, ko mēs gribam, gan kāda izskatīsies šī ēka, gan kāds būs angārs meža saimniecības tehnikai, un zinām arī, kādas būs dienestu viesnīcas. Kas ir tas, kas gala rezultātā būs šeit? Gala rezultātā būs moderna, mūsdienu tehnoloģiskām prasībām atbilstoša, kvalitatīva profesionālas izglītības iestāde. Varbūt mēs padomāsim mazliet par vecās ēkas jumtiem, jo mums liekas, ka viņi ir mazliet no citas stāsta. Teiksim, ir šis jaunais risinājums, un tad šie jumti, kas ir, protams, nomainīti kādu laiku atpakaļ, un nedomājot kontekstā par to, ka skola varētu tik ļoti attīstīties. Tas būs tas, pie kā mēs piedomāsim. Apspriežot pie viena galda skiču projektā ietvertās idejas, iesaistītās puses uzsvēra ēkas ārējās fasādes dizainu. Vairāk kā 2 hektāru skolai piederošais mežs tikšot izmantots praktiski. Rekonstrukcijas darbā tikšot iesaistīti audzēkņi pie koka apdares materiāla izveides un apstrādes. Materiāli ļoti daudz lietots koks. Mēs viņu centīsimies saglabāt, jo es saprotu, ka tā ir tāda skolas nostāja, jo skolā tiek sagatavoti meistari, kas darbosies ar koku, un tas mums liks padomāt nopietni, kā teiksim, viņu iekļaut to koku, un arī teiksim, kādas būtu mūsu rekomendācijas, lai šis koks varētu arī saglabāties eksploatējot, kas mums noteikti ir jārisina, kā viņu apstrādāt, kā viņu, teiksim, pielietot, kādas apakškonstrukcijas lietot. Tehniskais projekts ir jāizstrādā 4 mēnešu laikā, lai atbilstoši ministra kabineta noteikumiem mēs varētu izsludināt būvniecības iepirkumu un iesniegt projektu un varētu iegūt mums apstiprināto finansējumu, kas pavisam svaigi 22. janvārī ministra kabinetā apstiprināts. 22. janvārī valdība pieņēma lēmumu par 90 miljonu latu piešķiršanu profesionālās izglītības iestādēm, lai Latvijā izveidotu 11 pilnībā modernizētus profesionālās izglītības centrus. Turpat 9 miljoni latu paredzēti Ogres valsts tehnikuma rekonstrukcijas veikšanai un iekārtu iepirkšanai. Rekonstrukcijas darbiem jābūt pabeigtiem līdz 2015. gada 31. augustam. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.